Drop. And reel. It's coming. It's coming. Yep. That came from under. Zander, huge Zander. Yep. Pateikti. Reku paēdīsim brokastis, savācamies, tas nebūs ilgi, bet kas mums te ko vākt, nav jau daudz. Un pietiņu vienkārši varētu iekurināt, uzsildīt tas ar ūdentiņu un paņemt nost visu iepriekšējo dienu sliktās lietas, jā. Nu, jāsāk manifestēt. Šodien būs tāda diena vienkārši īt. Jā! Mēs bļausim tiesinies to! Un tad to vienu zīvi, kad tu noģeriet... Asaras pa gaisu, puņķi laivā vienkārši nereāli. Es nekad neesmu bijis tur. Un jau 4 dienas nekā nav. Es nezinu īsti, kura diena jau ir. Miegu bats ir šausmīgs, bet turpinam meklēt, turpinam strādāt. Esam atkal veikuši analīzi un atbraukuši uz jaunu vietu. Un interesanta vieta, kad ir 2 ezeriņi. Gīns un Marko ir iebraukuši, apskatījušies un pagaidām izskatās labi. Tas, ko mēs tieši meklējam. Viss tas, kad duļķains ūdens ir niedrīts, lēpens, tā kā priekš mums, kas šodien copēs bez tārgeta, bez laiva, es domāju, ka šī vieta būs laba. Un plānā ir strādāt visu nakti, tā kā, jā, nakts cope briest, un skatīsimies, jā, kas tur notiks. Pasties, ja tur arī dziļumi. Ko tas tagad nozīmē? Mēs izlaidām ūdeni un aizvirsām korķīli. Bija caurums vienkārši. Rodeo. Iebraucām tādā smukā līcītī, zaļainā līcītī. Gunāram bija pirmie kontakti. Uzreiz Gunāram viena zivs, man viena zivs. Un tagad nostāsimies zem, kur višķi papresēsim šo vietu. Mazliet. Cik viņas te ir, ne? Jā. Laba? Nē. Tā kā paka droši. Nē, šitā. Tas taču trakās zivis. Nu, kas te notika Gunār tikko? Nezinu, mēs esam trāpījuši kaut kādā viesībās kaut kādās. Tikai skatāmies, kurai Olmē viņas svin dzimeni, to mēs meklējām. Pagaidām mazbērni atcauc. Bet es nezinu, vai ir bijis metiens bez copas vai bez līdeks.
Nostries. Nē. Vajag? Nav labi. Uz lūk. Labi, es paņemšu viņu tādu mierīgs tāds. Aizviet. Mazīt. Ir divas mācības, ka nevajag makšķerēt ar telefonu rokās. Ja divas dzīves mēs esam tādas pazaudējuši, bet ir forši, ka kaut kas notiek. Gunāram bišķi cita situācija, man līdzīga, bet jā, es iemetu uz velcītī, pārvietojāmies un domāju, garlaicīgi paspēdīšu telefonu. Spaidot telefonu, uz sajūtu divas labas sitienas kārtā. Nezināju, kur likt telefonu, kamēr izdomāju, ka jāliek kabatā, tad tikai cirt un jā, palika gar degunu. Mazs ezers, Zandārti esa arī līdeks. Un jā, ar mazajām mēs esam papriecējušies, bet gribas atrast kaut ko lielāku. Ar mazām līdekām ir tā kā ar maziem pupiem. Arī ar tiem ir prieks paspēlēties. Tā kā, bet nē, brauksim pēc lielajiem pupiem. Fumble a bag, now I will not fumble a bag. Fumble a bag, now I will not fumble a bag. Act like you know how this goes. Something. Yep, let's see. Nice! It's quite fat. Yeah, that's the 90. It's not 90, it's 80, 85 maybe. Nice. It's heavy. Jau. Tieši tikko zīvi iesmēlām pirmo. Tādi kaut kādi ap 85, 90 varbūt. Tāda smuka, resna, liela. Wow, es tur tagad viņu. We will find it again. Yeah. That was 90 plus. There's a lot of this fish. Yeah. Oh, it went off. It went off. Yep. It was big. It's in I have The band stays Yes. on the... Scheiße. That is the fish. Coming? It's coming? That's a big one. That came from under. Zander, huge Zander. Huge Zander. Welcome to... Come on! Oh, finally. I promise you. Bang! It's a Zander and it's a... 8 kilo, maybe 7. No, it's not that. No. It's around 5. Yeah. But it is huge. And the Zanders are still here. What the sanders are? Da-da-da-da-da. Come on. Yes, he's good to go. They are huge. Yeah. Okay. So, thank you. Come on, Europe. And the dinner is set. Huge. But wait, not taking. Maybe the net. Yes. Yeah, sander. Huge, mama. Come on! Finally! But we need a bike! Yeah, sorry.
Look the size of the back. Oh, amazing. Crazy. Ghost. Šādi monstri. Smuks. Baigais dzīvnieks, ārprātīgs. Sorry, that. No problem. Zandarts. Jā. Neliels pārsteigums. Zandarts. Huge shit. It's 80. Yeah. Officially. Yeah. Kapteinis Jonte ar skaistu zandartu. Real. Slowly. Yeah. Yeah. Big sander. It looks longer than last one. Let's see. Maybe I'll hold it. 82 or something. 83, maybe. Cool. Congratulations for the personal best. Yeah. Yeah. No seconds under or something. Yeah. It's under again, like Wes. Really, yeah. It's a good one. This might be a 90. No f***ing way. Alpha shot, man. Alpha. It's alpha shot. Whoa. 40 centimeters lure for big sander. Whoa. Made by Jonte. That's huge. Yeah. It's, Huge goal. wow. Cool. Congratulations. Wow. My personal best. Again. Going up quickly. Yeah. 92. 92. Wow. Wow, wow, wow. Cavabonga, baby! Small video. We always there. Let's see. How it feels. This is cool. Congrats. Thank you. Congratulations to you as well. Thanks. Our fish. Tā, nu Līduku ielentos ir ielenkuši zandarti šovakar. Es no zandartiem neko nesaprotu īsti.
bet kapteiņa Jonas vadībā mans personīgais rekords nu jau ir 3 zandarti noķerti un lielākais 92 centimetri. Kas interesanti, tad noķēru viņu uz šo polarbaits 40 centimetrīgu alfa šad mānekli, kas ir Jonas ražojums. I'm so tired. Nothing else to say right now. Mums apmēram brauciena vidus. Šis ir, šorīt runājām, šis ir skarbākais arī režīma ziņā, skarbākais brauciens, kādā mēs esam bijuši. Un tas viss ir tikai tāpēc, ka mums neķerās līdeklis. Pie tam redzēt, mēs viņus redzam, bet viņas neķerās. Un pagaidām ir pēc 4 dienām tie rezultāti ir pašvak, un līdz ar to mēs turpinām meklēt. Šeit ir simtiem, ja ne tūkstošiem ezeru apkārtnē, un ir baigi grūti izpētīt, un šodien mēs braucam kaut kādi pusotras 2 stundas attālumā uz vienu ezeru, kur vajadzētu būt lielām līdekām, un otrs tandēms Somi ar savām laivām ir noskatījuši vēl kaut kādas ezerus šeit pat apkārtnē. Brauks un meklēs. No vakardien, meklējot līdeku monstrus, mēs uzgājām fantastisku, nelielu, mazu zandartu ezeru, kur ķērās trofejas izmēra zandartu, kas ir fantastiski, bet tā nav tā zivs, pēc kuras mēs braucām. Un jā, tagad pakojamies iekšā un brauksim uz 5. dienu. Kā būs, nezinām, bet kā ir pierādījuši iepriekšējie gadi, tad vienīgais veids, kā tikt pie lielas līdekļas, ir maukt, un tad, kad tev viss apnīk, maukt vēl bišķiņ. Šādi izstāsta depresija 5. dienā. Jā, ir mugurmiņš sakrājies. Ir dažādi veidi emocijas. Ir grūti. Smadzenes liek domāt, ko negribas darīt, gribas ķert zīves. Un mēs atkal dodamies uz jaunu ezeru, kur ir liels zīves, to mēs zinām. Ezers ir maziņš. Varbūt, ka mēs esam tur bijuši jau kādreiz. Varbūt ne. Mēs braucam pakaļ šitādām acīm un šitādām galvām. Mēs jums viņus parādīsim. Jā, vai ne? Naudas piekrītoši māja. Par cik Naurim ir beigušās baterijas, mēs viņus samainīsim ar tomatoļu. Atbrauks jaunas asinis, varbūt parādīs, kā jāķer. Es ceru. Tā kā paliekat pie ekrāni, un mēs jums visu parādīsim.
weeks for you. Yeah, I know. Me too. Finally here. How Kalastos? Now we're going to get some big pikes. Yeah. No, just hugging. Only hugging. Kāst. Un te būs tad vajadzīgi palaši, kā saka. Jā. Nu tad lūdzu, beidzot. Tā, sākam ar to stūri? Jā, protams. Baigais ņuks. Jā, mierīgi. Smuka līdaka. Nereāli! Es domāju zālēs iet. Skatos, riķis ir otrā Gan iz metrīgi uz zivs, 95 centimetri. Tu nofilmējies aizmirst nospēst? Nu tagad es iespēju. Man tā liekas. Laba zivs? Vai arī zāles? Es domāju, teikt skaļi vai neteikt skaļi. Pirms tam, ka es gribu, lai tu šodien izvelc. Labi, ka es neteicu. Labs, izmet ankurmušu? Nu vairs jau neko. Vajadzēs m***. Es esmu priecīgi! Tā. Davai, es padarbošos. Vienīgi te kā. Traka gan. No!